Kas notiek ar elpošanu un sirdsdarbību? Tātad mēģinām saklausīt, vai viņš elpo, paskatīt skrušu kurvi, klausamies sirdi. Konstatējam, ka tas pacients neelpo. Sirdsdarbības arī nav. Mums jāuzsāks ir kardiopulmonālā reanimācija. Tātad 30 pret 2. Tiek atrasts defibrillators. Pirmā jau. Otrā jau. Pirmā jau. Otrā jau. Novērtē ritmu. Skatāmies uz sirdsdarbību, konstatējam ventrikulo fibrilāciju. Mums pacients jādefibrilē. Uzliekam džaudus. Uzlādējam. Sakām visi iet nost. Defibrilējam. Atkal novērtējam sirdsdarbību. Sirdsdarbību un atjaunosies. Turpinam reanimāciju. Kā doktorā Hausakā. Pirmā jau. Otrā jau. Pirmā jau. Otrā jau. Atkal pārbaudām sirdsdarbību. Atkal konstatējam ventrikulo fibrilāciju. Uzlādējam atkal. Un defibrilējam. Sakām, lai visi iet nost. Un defibrilējam. Skatāmies sirdsdarbību. Atjaunojas sirdsdarbība. Monitorā arī redzēt. Pārbaudam elpošanu. Tad pieliekam. Pacients neelpo. Ko mēs darām? Pievienojam pacients. Intubējam pacientu. Izmantojam tādu laringoskopu, intubācijas cauruli. Mēģinam ieraudzīt elpceļus. Ievietojam intubācijas cauruli. Uzpūkšam mančeti, lai mums neiet garām gaisa. Un slēdzam pie mākslīgās ploša ventilācijas. Un palaižam skābekli. Jūs dzirdat un sākam elpināt. Tad pacientam redzam elpošanas kustību, tātad ventilācija ir sekmīga. Tālāk pievienojam elektrodus monitoringam. Un tālāk jau pacients, protams, smagā stāvoklī pārvedam uz reanimācijas nodaļu pacientu. Kur pacienti tālāk uzraudzīs, veiks attiecīgos pasākumus, kas ir vajadzīgi viņa ārstēšanā. Ja vajadzēs vēl vienu reanimāciju, to arī varēs tur nodrošināt. Šoreiz bija labdabīgi tas, ka mēs atradāmies slimnīcā, mums bija pie rokas defibrillators, bet savādāk kā citā ziņā mums tikai būtu šī 30 pret 2. Masējam tātad kruškurvi, elpinām.